Sveiki visiem! Cerams, ka video patika. Turpinām analizēt žurnālu The Economist un kas tad mums sagaida 25. gadā. Šādi izskatās žurnāls The Economist, ja viņā saliek astroloģiskās mājas un skatāmies, kas tad ir priekšā. Jā, mēs redzam, ka būs janvārī, februārī, mārtā un uz priekšu un tālāk, bet šam visam ir arī citas nozīmes. Kā mēs redzam, ja tur, kur ir cipars 1, tad tur ir horizons, saulēkts. Šeit pretī ir saulriekts, kur ir 7. Tad, tur, kur ir planēta Saturns, jeb desmitnieks, tas ir zodiakā, tas tieši ies uz augšu, un tas, kas šeit ir apakšā, tur, kur ir numur 4, tā ir tumšākā vieta visumā, jeb lietas, kur reiz bija bagātības, vairs nav, vai arī tās, kas nebija bagātības, un kļūs par bagātībām. Lai šī situācija kļūtu mazliet saprotamāk un savā ziņā arī interesantāk, apskatīsimies pāris vēsturiskus piemērus. Tālu neiesim, sāksim ar 22. gada Big Pharma, kur mēs redzam, tieši tajā vietā ir pāris lietas. Viens ir sarkana šprice un otrs ir pelēka šprice. Un ko mēs redzam ekonomiskajos datos? Redzam, ka biotech reiz bija ļoti vērtīgi, un tagad viņa vērtība gāja augšā, lejā, tieši kā parādīts ar špricēm. Precīzi to pašu mēs novērojam ar Pfizer akcijām. Un, protams, mēs tieši to pašu arī redzam ar Moderna akcijām, bet kā mēs redzam, kopējā tendence gāja uz leju un, farmācijas akcijas iet uz leju un ņemot vērā to, ka pie varas ir nācis Donalds Trumps un viņam blakus ir Kenedijs, tad līdz ar to viņu akcijas izskatās, ka turpinās kristies. Virzamies šeit, tas ir 23. gads, ko mēs redzam gāzes tankers iet uz leju. Un arī, kur tieši mēs redzam pašā augšā 23. gads ir liels kritiens gāzes cenām. Tas, ka mēs gāzes cenu, kritumu šobrīd nejūtam mūsu rēķinos, tā ir valdības problēmas. Ekonomiski viss jau sen ir lejā, līdz ar to, godīgi sakot, nav absolūti pamata tik lieliem rēķiniem. Labi, virzamies uz priekšu un redzam, kas tad bija šogad, ko tad mēs tādu redzējam. Mums ir, viens ir automašīna un viss, kas saistīts ar zaļo enerģiju, tur litijums un tā. Šeit mēs redzam, kā kobalts ir nokrities. Šeit mēs redzam, kā pamazām krītās un izskatās, turpinās kristies niķels. Bet viena no visinteresantākajiem grafikiem, ko mēs redzam, litijs. Tiešām litijs visu gadu strauji iet uz leju. Tad, tiešām mums ir lielais jautājums, kas tad būs 25. gadā? Un šeit ir pāris interesants atbildes. Pirmais, ko mēs redzam, ir šeit augšā, šeit ir sieviete. Tā ir Anglijas rakstniece, Jenny Austin. Viņa ir dzīvojusi 1775. gadā, bet es domāju, ka tam ir liela nozīme tieši ar viņas dzimšanas gadu un savā ziņā to, kāda Anglija bija pēc ASV aiziešanas prom no Anglijas. Romantisma ēra un tā tālāk. Līdz ar to, ko mēs redzam, ka krituma centrā ir Angļu rakstniece, jeb Londona kā ekonomiskais centrs, blakus tieši aiz viņas mēs redzam mūra sienu, līdz ar to mums ir tiešās norādes uz to, kas Anglis saucas housing market. Otrajā pusē mēs redzam, šeit ir dažādi ciparu kodi un vislielākais kritums tieši virs viņiem, kas ir IT industrija, Big Tech, savienojumā ar AI un angļu saucas semiconductors, ko mēs redzam, kad čipu taisīšana, jeb semiconductors, principā pilnīgi visur šeit ir sarkanajā zonā, līdz ar to mums ir absolūti skaidrs, ka viņi kritīs. Šeit vēlreiz apskatāmies, cik lielā apjomā jau šobrīd krīt saucas mortgage applications, jeb pieteikumi uz hipotekām. Mums ir jāatzīst, ka šobrīd ir sasniegts zemākais līmenis no 94. gada. Pagājuši ir daudz gadiņi. Šeit mēs perfekti redzam, ka Big Tech stock surge, jeb cik daudz ir izpēties, lielais Big Tech akciju bagātību apjoms. Mēs zinām, ka Warrens Buffets lielu daļu savu Big Tech akciju jau ir notirgojis, un tagad atliks tikai lielā tirgus korekcija. Maziņas piebildes, jāņem vērā to, ka šī sieviete, kas tur ir The Economist centrā, viņa arī mazliet atgādina tādu sengrītu statuju Eiropas nolūpīšanu, kur Eiropa sēž uz buļļa.
Papildus tam šis gads ir ļoti populārs ar to, ka 1775. gadā un 76. gadā iznāca ārā Adama Smita slavenais ekonomiskais traktāts, saucas Wealth of Nations. Līdz ar to izskatās, ka ekonomiskā pamata struktūra un teorija tiks pārrakstīta. Un, protams, nedrīkst aizmirst to, ka mums ir American Revolutionary War, jeb Amerikas lielā cīņa par neatkarību. Un šajā gadījumā izskatās, ka ir tieši norāda arī uz to, ka Anglija un Amerika turpinās cīnīties savā starpā, un Amerika savā ziņā ņems virsroku tajā visā. Nu, ko cerams, ka bija interesanti. Ja kas turpinam sekot, iziesim cauri, ko nozīmē augšā kūps, ko nozīmē raķeti. Man jau YouTube bija video par raķetēm, ko nozīmē Saturns, ko nozīmē jēna un dažādas interesantas lietas. Kāpēc tur, piemēram, dolāriņi dublējās, kāpēc ir dažādas zemeslodes un tālāk, tur ir daudz interesants atbildes, tāpēc turpinam sekot, turpinam laikot, turpinam dalīties, un būs priekšā interesanti un turpinam sekot. Veiksmīgi, tā līdz nākamajai reizei.